confusione, sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano. Labrīt, čātiņi, bļa, no pirmās normālās dienas šajā Itālija vlogā. Eigas, Ingars vēl šeit nav. Ingars vēl Latvijā, bet viņš drīz atbrauks. Es nesen piecēlos, atbraucu no Milānas vakar, nokempojos šeit, un es vēl parādīšu skatu, kā šeit fucking izskatās. Here we fucking go. Izsās kinda amazing, ne? Kinda cool, jā. Vakar pārpēc druskalīņus, aizgāju gulēt, izsās kā bombzis. Bet jā, šodien brauksim, staigāsim pa kādām vilām. Viens pats negribu garlaicīgi huiņiem stāstīt. Pafilmēšu smuku skatu, parādīšu, kā te izskatās. Man vajag alu tagad un tūlīt. Hello. Es nezinu, ko es pēdējais par filmēju, bet labrīt. Es izdzēru aliņu, nomazgājos. Tagad es eju uz prāmi, braukt pāri. Skatīties kādu vilu. Es nezinu, ka viņi sauc kāda vila Monastero vai kaut kas tāds, bet vajadzētu būt ķip cool. Dēls kādā kalnā, jāapstās kādu citu pili. Tagad jānopērk kādu 4 vai 5 aliņi. Tad jābrauc atpakaļ, un tad īsti mēs nezinu, ko stāvāk darīšu. Šodien solu lietu, negaisu un vēl visu kaut ko, bet pagaidām baigi neizskatās, jā, we'll see. Vai ne? Mauksim ar prāmi uz Varenu, uz citu pilsētu. Bet jā, vienīgais mīnus šeit ir ļoti nesaprotami laiki, tā kā ar tiem prāmiem, cikos, kas, ko, kā. Bet tagad tiksimies kādā skaistajā vietā un tiksimies atkal ar cinemātiskajiem tūlīt. Mēs tikām līdz tai villai, izgājām miljonus baras cilvēkiem. Īstenībā mēs iziesim visu, kāds botāniskais dāts randomā. Man tumšs pieregošs gaisma. Ir tik nežēlīgi karsti. Fucking insane. Man fona ir sutīgs, jā. Man fonā ir apelsīna koks, bet nevar nevienu nozagt. Visi pārāk augstu. Tās nozagtu kaut ko. Bet, jā. Es nezinu, vai jūs dzirdat, visapkārt bļauj kaut kādi crazy, jā, dzīvnieki. Es paklusēšu un jūs paklausieties, jā. Es nezinu, vai variet dzirdēt, bet šeit var ļoti labi dzirdēt, fucking ceļi, viņi ir visur. Kāds komentārus ieraksta, kas tie par dzīvniekiem? Jā, vienīgais tu pats nebaudi to skatu. Nē, es pafilmēju, tad es izslēdzu, tad apskatos ar acīm. Bet jā, īstenībā tas mīnus filmējot ir tas, ka tu atbrauc un tu līdz galam pats nebaudi to visu. Ja tu filmēji non-stopā. Tad vienmēr pafilmēju, tad es izslēdzu, tad es paskatos ar acīm, tad es eju tālāk. Basically, mums aizņem divreiz vairāk laika dēļ jums. Tāpēc vajag Ray-Banu. Followeri, bļa. Jā, bet ar Ray-Baniem nevar filmēt šajā formātā. Es jau YouTube'ā filmēju tagad, tāpēc man vajag šādi. Ar Ray-Baniem vispār būtu man jādomā par Ray-Baniem, būtu jādomā par šo, būtu jādomā par sevi. Es zinu, ka tepat nolikt no klints ar galvu priekš salauzt uz sprāndu un nomirt. Labi, beigsim šīs pozitīvās nots. Tā. Teicīgi, ka tā kā caurspīdīgā ūdenī var redzēt, kā viņam kājas strādā, jo, zin kā, ikdienā Latvijā tu redzi pīli, aizgājis būrī. Kad redzi pīles Latvijā, tu neredzi tās kāju kustības, ja pie ūdens ir, dirsā, jebkurā ūdenskrātuvē mums ir ceļi. Bet šeit, kad es tām pīlēm, tu redzi, kā viņš tur diezgan rēcīgi. Mēs nācām pārēst. Īstenībā es nenācu ēst, es nācu padzert vairāk aliņu. Es paigi nemocīšies uz šiem kadriem. Es sagaidīšu, kad Ingars atbrauks, un tad mēs sāksim filmēt pīstam tās 2 dienas. Kaut kas nezinu, varbūt jums patika šie cinemātiskie kadri. Amerikāņus tā kā patika. Taču we'll see, kad es editošs izdomāšu, cik daudz es lieku. Es centīšos jums neapliekt. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Īstenībā man ir katru
katrā tripā gandrīz vai tradīcija iet baznīcas apskatīties. Es neesmu super reliģisks, bet vienkārši interesanti īstenībā. Kinda cool. The man, the myth, the legend. Kaut kā tā. Es īstenībā ienācu vienkārši paslēpties no lietus vairāk gāžu. Es pasēdēšu šeit, Jēzus man izglābt. Jā, 21. gadsimta tehnoloģijas, tu noziedo naudu, paņem sveci, un tu viņu ir uzlikt šeit, bet tā nav īsta gaisma. Tā kā viņas ir elektriskas, vienkārši uzspraud virsū, un tu viņu ķipēs aiziedzes, tur ir kaut ko tu ievēlētos. 21st century technologies. Jā. Ka īstenībā mums ir kaina tradīcija, gan arī katrā valstī mēs ejam kaut kādā baznīcā. Es saku, iekšējā mēģināju stāstīt, bet nevarēju dzirdēt, bija jāčukst. Bet vienkārši pasīties, kā kur izskatās. Neesmu super reliģisks cilvēks, bet ir interesanti, ir cool. Tagad jāizdara kaut kur pāris. Mēs īstenībā reālais iemesls, kāpēc mēs tur iegājām, bija tāpēc, ka lija lietus. Vienkārši vajadzēja kaut kur paslēpties, un šoreiz Jēzus Kristus man izglāba no lietus. Viņš man izglāba no lietus. Reāli. Faktiski man Jēzus izdarīja tikko brīnumu un izglāba mani no lietus. Mēs varam, jā. Jā, es to izglābu. Es gan jau čātiņu variņu dzert. Tīrs ūdens, jā. Tagad es esmu vēl vairāk svētīts. Pat zvans sāka zvanīt, pēc padzērot. Reini ceini. Labi, pietiks sevi ēst, vai. Okay, tas, ko es teikšu, izklausīsies fucking nepareizi, bet šis restorāns saucas Alma, šis drinks saucas Alma. Mēs taisīsim Almas taste, tas izklausās fucking wrong, bet rītīgi salds. Nav sūdīgi īstenībā pagājušajā. Bija sarkanais vīns, šņabis, kaut kāds sula un kaut kāds sīrups. Man patīk, ka es jūtu gan vīnu, gan šņabi, gan vēl kaut ko. Es zinu, tas alkoholiķis tikai izūdīt. Labi, es jau šeit. Silts? Vai salts? Silts. Man liekas, ok. Tu pārbaudīšu, izdaršu, gan 3 sekundēs pasūtīšu šauliņu. Taču pārēdām, kamēr ēdām, sākās drusku razjebs ārā. Tikko bija saulīte, viss bija forši, un tagad ir šīs. Es vēgadu fucking prāmis, lai tikt atpakaļ uz Bellagio. Quel vestito da dove sbucato, che impressione vederlo indossato. Se ti vede tua madre lo sai, questa sera finiamo nei guai. È strano ma sei proprio tu. Ja es gadījumā kaut kad braucat uz Menagio, Bellagio, blā, uz Lake Como, principā jūs zināt, ja būs vējš, nekas nebūs laikā, viss prāmi kavēsies, viss būs diecā, bet labi izskatījās, hard pieparkoties. Bet Džoska, man tagad jāstāv lietu, vismaz skats skaists. Al telefono è sempre un segreto, quante cose in un filo di fiato e vorrei. Okay, kas var būt skaistāks? Fucking Kuba Libre, es īstenībā nenofilmēju, te bija šī grauz alkohols un šī grauz kola. Un es ātri labi zinu, ir gejiski, bet 11 mg vismaz tas ir no labākās, ko šeit varēja atrast. Bet tagad ir pilns komplekts nolasīts, I'm happy man. Arī laiks paliek labāks ārējo. Saulīts bija tā kā... Apzinu, ka es varētu filmēt bezgalīgi šodien, lai mēs iesim steigāt, visu kaut ko darīt. Bet man liekas, šodienai pietiks. Es negribu aizspamot visu pirms Ingras atbrauc, lai tā kā video ir vairāk actions. Nevis vienkārši... Mēs neesam turistu kanāls, mēs nerādīsim tā kā sightseeing places. Es vienkārši paņem vēl vienu aliņu, fucking giant panini, bet diezgan labu cenu. Bet jā, tagad tiksimies rīt. Rīt īstenībā ir big day. Mēs brauksim uz Benefēnu. Nu, kad šis būs viss redzēsiet, es jums parādīšu. Un es joprojām nezinu, kā šis vlogs strādās. Vai būs sākumā tikai mana daļa, un tad būs cits vlogs, kur būs Ingars, un tad būs vēl viena daļa, kur mēs būsim atsevišķi. Tas man liekas rēcīgi būtu, ja mēs tagad pārslēgtos uz Ingaru, iemetam mazo kadriņu, kā Ingaram iet. Davai, pārslēdzamies uz Ingaru. Fucking crazy, ka sākot multimiljonus veca māja, pilnīgi pamesta šajā lokācijā, tad reāli te viss muzikā. Nē, es zinu, vienkārši saku, viņi noteikti maksā tās zeme. Tur aiziet milzīgs savas gabals, ja maksā miljonus, vienkārši neviens nedara, vienkārši stāv. Kā tā var, tas ir ģēdīgi cēni. Manam prātam pilnīgi neaptveram. Tūja aug no sienas. Tāpat tūjas aug no sienas, vispār razjebs. Serenata quasi a mezzanotte, guardi e ladri che si fanno a botte. E i ragazzi da soli sono ancora romantici. Labrīt. Day 2. Šodien ir, es teiktu, diezgan amazing laiks. Aizbrauksim apstīties vienu villu, foršāku nekā bijām vakar. Un jā, ko filmēšu gan nekad jā, vienkārši cinemātiskos. Lai jums ir daudz montāžiņas atkal. Es joprojām nezinu, kas būs šis video.
Šī ir, man liekas, 3. diena Itālijā. Pirmo reizi pa šīm dienām es no rīta nepaņēmu rokasīs alkoholu. Tas ir diezgan interesants. Pats sevi nedaudz nošokēju, bet tad vismaz būšu cilvēks, nemetīšos snusiņu. Nevar jau būt veselīgs. Mēs gaidām prāmi. Mums vispār jāspēj apēst viss ēdiens, kurās 5 minūtēs būs. Jāskrien uz prāmi, jāmauc uz kaut kurieni. Uz beach clubu, fucking expensive beach clubu. Un jā, kaut kā tā. This is the night. It's a beautiful night, and we call it Bella Notte. Look at the skies, they have stars in their eyes on this lovely Bella Notte. Take the love of your loved one. You'll need it about this time to keep from falling like a star when you make that dizzy climb. For this is the night, and the heavens are right on this lovely Bella Notte. Okay. Es nezinu, kad es pēdējā reizi filmēju. Man liekas, es daudz neko nesafilmēju. Tas bija most stressful thing in my life. Bet, jā, man bija cits domas, par ko domāt, nevis par filmēšanu. Bet tagad mēs braucam uz beach clubu, tur es gan kaut ko nedaudz pafilmēšu. Centīšos nebūt krīps, nefilmēt randām apkārt cilvēkus. Tas būs noteikti pilns ar cilvēkiem jābļē kalkastīnos. Bet es paņēmu tagad, pasūtīju aliņu un klāt uzkodām paņēmu rumkolu. Un skats no šeit vienkārši fucking amazing. To ir pagriezīšu kameru. Jā, labi, nedaudz traucē varbūt tie umbrellas, bet... The view is pretty insane. Viss šis reģions ir insane. Ja gadījumā gribat tā kā skaistu atvadājumu brauciet uz Lake Como. Itālija pati par sevi sūkā. Labi, varbūt Sicīlijā skaistas vietas, varbūt kaut kur vēl tur ir mazās pilsētiņas, kur vīni darītavas ir cool. Bet ziemeļos tie ezeri ļoti forši, bet Lake Como ir vienkārši insane. Te būtu vēl foršāk, ja spēlnītu kādu 1 miljonu mēnesī, jo tad šeit atverās vēl jaunas iespējas ar helīšanu, tripot villas īrēt. Bet we'll get there one day. Atcerieties ekocelpa.lv, sūtiet, un kādu dienu mēs filmēsim 1 miljonu vlogu no šejienes. Kaut kā tā. Verrai. Dimmi quando l'anno, il giorno e l'ora in cui forse tu mi bacerai, ogni istante attenderai. Atbraucām uz beach clubu. Tas, man liekas, viens no foršākajiem beach clubiem Como laikā vispār. Numuriņi, bet gultās tās sunbed vietas ir žoska dārgas. Man liekas, es samaksāju kaut kādas 150 eiro par 2 cilvēkiem, bet šodien ir worth it. Kopumā, jā, ir žoska. Šis viss reģions ir dārgs. Ja es braucu šeit, vienkārši jārēķinās, ka tā būs. Bet, skaisties fakt. Viena no skaistākajām vietām, kad es bijis. Kipra, Malta, Spānija, Itālija, vēl uz kādas valstis, bet šis ir kind insane. Es sajūtu, kad es dažos brīžus Āzijā, jo tā kalni izstās, tad ir džungļaini, tropiski. Bet, jā, parādīšu varbūt baseinu vēlāk. Vienkārši negribu filmēt random sieviešu dibenus. Kādam varētu nepatikt. Tāpēc, jā, kaut kā tā. Tas tur labs ir vīnoga, kāds dīvains augurs, zemene. Es nezinu, kas ir tas oranžais, bet es pagaršošu un mēģināšu pateikt, kas ir katrs. Godīgi nesapratu, kas bija oranžais. Es nesaprotu, bet man bail. Nē, viņš nav slikts. Viņš garšo pēc... Saltskāps. Viņš garšo pēc homoseksuāla ķirbja. Vīnoga. Šā būs kaut kādā ne melona, bet kaut kas līdzīgs. Kā viņš sauc? Nē, es aizmirstu, kā viņš sauc. Zini? Kā bija kāda melona, tā oranžā. Zemene ir zemene. Melona? Kaut kāda savādāka melona, jā. Tipa šitais? Life's good. Life is fucking good. Tu verrai. Dimmi quando e baciando mi dirai non ci lasceremo mai. Se vuoi dirmi di sì,
devi dire perché non ha senso. Ja kādam interesē īpašumi Menažio, tad rekur par 1,2 miljoniem var dabūt tādu. Es teiktu, īstenībā godīga cena, jo tas skats ir insane. Šis, es teiktu, ir overpriced, 5,4 miljoni, bet, teiksim, šīs 215K dabūja dzīvokli ar vienu, cik ir 62 kvadrātmetru, 2 bedrumi, 2 dušas. Es teiktu, ļoti godīga cena, 215K ar tādu skatu. Es ņemtu. Es varētu pārdot savu māju un nopirkt tagad šeit ar dzīvokli. Šis 5,5K un šis nav labi. Šis, es teiktu, visgodīgākais deals ever, jo tā ir privāta māja, tas nav dzīvoklis. Un balkoniņš, gultas, ir 2 bedrooms, 2 bathrooms, 110 kvadrātmetru lake view. Šis ir labākais deals, kāds šeit ir. Ja jūs gribat pirkt dzīvokli, ņemat šito. Es rekomendēju šo. Kaut kā tā. Ja gadījumā kāds plāno braukt uz Bellagijos, 100% iesaku Mr. Panino. Tur ir 2 milzīgi sendviči, plus focaccia ar šķiņķi un sieru, plus vēl sendviči ar nutellu un samaksāja mazākā par 2 drinkiem. Okay, pēdējā pilnā diena Bellagijā šodien. Es vakar gandrīz neko laiks neuzfilmēju, bet mēs bijām tajā Villa del Balbionello, kad filmēja Star Wars. Un viena no James Bonda daļām, man izsās normāli kaut kas acī pārpist. Nē, nav pārpist, bet iespējams iesauļos vienkārši, ok. Bet jā, šodien pastaigās vēl pa Bellagio, izpētīsim līdz galam, izdomāsim kaut ko vēl, ko darīt, kādu aktivitāti, bet jā, kā vienmēr jāsāk rīta ralliņa. Šis ir kāds radlu rīts, īstenībā diezgan garšīgs, bet viņam ļoti maz grādu, vajag 1,3, tas ir basically ūdens. Tā kā šim pavisam būs jāuzdur viens īsts ralliņš, tev varēs doties. Divas jau apnieka tas skats, bet viņu parādīšu vēlreiz. Looks pretty awesome. Stulbi krīt jābrauc prom no šajienes, bet nav jābrauc uz sliktāku vietu, tur būs arī nepis skats, tā kā rīt pa dienu parādīšu, kad atbrauks Ingas. Jā, un cik Ingas šodien ir atbrauc. Šodien vakarā viņš ir ielido. Mēs sateikamies tikai rīt, bet viņš ir ielido šovakar, jā. Tā kā jau tur pēdējās lietas jāizdara, uz tur rektupus, kā vienmēr, fuck-upi jāskārto viss ar to apdrošināšanu. Jums atkal aplūdu studiju otru reizi, tikai šoreiz zaudējumi tur noteikti tieši štukās, bet jā, ar to dīlosim pēc stripa. Who cares? Felicità e tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicitā. E restare vicini come bambini, la felicitā. Kādam laikam reāli tas helīts tad riņķi apkārt pa ūdeni, viņš tā kā laižas augstāk zemāks, man liekas, ir glābētas medikofets kaut kāds. Viņi tie ūdeni hujāri un meklē kaut kā skatās riktīgi lejā ar gaismā spīdi un čeklē jau labu laiciņu. Kāds, es nezinu, vai pipelē ielic vai no kaut kāds laivos izskatās vai kaut kāds, bet jā. Felicità e un bicchiere di vino con un panino, la felicità. E lasciarti un biglietto dentro al cassetto, la felicitā. E cantare. Es īstenībā izsās pēc Ingara ar Arčiju, ja taču viņus laiks aiz visu un jūs cīksaties, ja pat ir svētkos kaut kad. Bet īstenībā šis arī tāpat. Nu jā, viņš skatās visu, jā. Un šitās puņķis. Puncis, jā, nice. Dēm šiet, man liekas, es neesmu pārliecināts tieši precīzi, bet šī tā suga, tā milzīgie koki, tās milzīgās priedis. Man liekas, ka mēs bijām Amerikā, mēs gribējām braukt uz to. Varbūt tā ir drusku savādāka šķirne koku, bet mēs Amerikā gribējām aizbraukt uz viņiem. Arī tur bija milzīgs mežs, kur tie koki ir nevis, šīreiz jau liekas resns, tas stumbuls vienkārši. Viņš ir insane, tur vajadzētu kaut kādus, labi, tur 2 auguši kopā, bet tur vajadzētu kaut kādus 4 cilvēkus, lai viņi apķertu apkārt to diametru vienam. Bet, jā, mēs arī neaizbraucām, laiks nesenāca, bet arī diezgan iespaidīgs koks, kurā gadījumā insane. Jā, mēs tagad Villa Melzī, vai kā tos dārzus sauca. Diezgan oldi, viņa kādā 1080. gadā laikam uzcelta. Izrādās, ka tas fujiks, kam piederēja, kas viņu cēla, ir kaut kāds Napoleona čoms bijis. Viņi bija tuvākie allies, tā kā viņš laikam ručēja viņa laukā un palīdzēja un bla. Diezgan interesanti. Šeit īstenībā ļoti daudz historiju, šeit ļoti daudz vecas villas. Te katrā mazajā pilsētiņā savā laikā komā tik daudz mazas pilsētiņas, katrā ar kaut kāda veca baznīca 1700, 600 gadu. Ir kaut kādas villas, visas arī tur 300 gadus kaut kādas vecas. Man patīk vietas, kur vēsture, diezgan interesanti. Tās Maldīvās tā aizbraucam, kas čilo pludmalē tupī, nav tas, bet staigā kaut kur kāds historija, tad ir drusku interesantāk, piemēram, šis. Reāli šādu stumbru te var pat pieiet. Un te vajadzētu kaut 5 cilvēkus, man liekas, lai viņu apķertu, jā. Neizsās kamerās, tas 0,5 uzlūcis, tā kā Wildlands, viņš neizsās tik liels. Dzīvē viņš izsās daudz lielāks, tā kā kamera don't do it justice. Bet, jā, kā tuja, ir drusku, jā, viņi ir izsās vairāk pēc tujas nekā pēc priedes, laikam, jā. Interesting. Tas man patīk, ka mēs tagad šeit staigājam pa to villu šeit Bellagijā, bet tur tālumā, tur ir tā lielākā tā saliņa, tas kalns. Tur tā ir tā Villa del Balbionello, kur mēs bijām vakar staigājām.
Jā, es nezinu, vai viņi to zināja, vēl tagad viņi to zinās. Jā. Bet, jā, bija big day vakar, tāpēc neko daudz nesafilmēju, kaut gan es visvairāk panoju un gribēju un apsīt to vietu, bet nekās es zināju, ka tā būs. Bet jā, mēs tagad ejam uz turieni, šī ir tā villa, kur mēs tagad ejam tajā pusē, tajā tālumā, tā mājiņa, šī, ko es tagad filmēju, tā viesnīca, tā ir viena no tā visdārgākā viesnīca visā šajā reģionā. Es tātad, kad Grand Hotel, tur Mezzo vai kaut kas tāds, tur maksā numuriņš sākot no pats lētākais, kaut kāds stūra bez logiem pagrabā, 2000 eiro par nakti. Tāds normāls ir ap 3K. Es skatījos tur menu, drinki, lētākais kokčiks ir kaut kādi 35 aptuveni par kādu aperolu. Nu, nav īsti aperols, protams, viņi tur viss saucas savādāk, tur kaut kāds Grand Aperols, Šprits, something ap 3 rīti, vakariņas no cilvēka kaut kādi 200 gan jau. Es biju gribējis iet tur uz drinku, bet mēs bijām tur, tajā Bobinello. Es gribēju iet pa ceļam tur izdzert kādu drinku, bet mēs nepaspējām, bija jābrauc visu to gabalu tur. Mēs braucām uz turieni, tur bija beach clubs, jā. Kā nesanāca, bet gribēju pagaršotos viņu 40 eiro drinkus, un tagad būs jāiet tālāk uz turieni, jāsas, kas tur notiek. Bet ūdens ļoti clear, ļoti caurspīdīgs, ļoti maz zivs redzēs pagaidām. Man kā no Celpes internetveikala īpašnieka, ko-īpašnieka skatu punkta liekas garlaicīgi, nav zivis. Es gribētu zivis pazvejāt kaut ko šeit pacapēt. Ringeri varbūt īstenībā rīt, kad viņš atbrauks, mēs varētu atrast kādu mazo Celpes veikalu, nopirkt kādas pašas lētākās makšķeres un kādā vakarā pamēģināt pamētāt. Tas varētu būt interesanti īstenībā. Bet vēl sī, varbūt sanāks, varbūt nesanāks, neko nesolu. Vēsture, I like it. Žēl tā vila, kur mēs esam viņu, kur ir Napoleons, viņš bija čoms. Es nezinu, kurš no šiem bildītē ir tas huijs, kuram uzcelšā šīs džeks. Iedomājies, viņš vienkārši atbrauca šeit kādos 1700, 1800 sākumā. Viņiem vienkārši uzcēla to, kas mums pilnīgi radītu lielo balto. Viņiem vienkārši viņu uzcēla, man liekas, tā paķipa. Tāpēc, lai viņš šeit brauc un iekārto kārtību. Faktiņa ceļas arī tā gribētu īstenībā, bet šie arī tik forši. Es gribētu mājās kaut kā arī pie sienas līdzīgi tur uz kapīti ar tādiem ieročiem. Es redzēju, ka šeit var nopirkt kā suvenīrus. Man liekas, kaut kas šāds aptuveni maksā, ko es redzēju, kā 90 līdz 100 eiro šeit var nopirkt. Vienkārši man liekas, būs beiga problemātiski viņu pārvest pāri lidostā. Ja es viņu nopirkšu, man lidostā jautājumus uzdos. Un es negribu uz viņiem beigi atbildēt, tāpēc laikam nepirkšu. Tas Napoleons ar viņa mammu. Damn. Solid 6 out of 10. Jā, tajā mazajā pagrabiņā tur iekšā. Nevar redzēt, atkal gaisma traucē. Varbūt jūs sapratīsiet no 5. Tur viņi tur vergus. Visi, kas te mazgā tās grīdas, viņas tajā pagrabā tur, viņas izlaiž uz kādām 2 stundām no 3 līdz 5. Tad viņas dzen atpakaļ. Es vakar redzēju. Arī kinda insane. Latvijā tā nedara, bet, Itālija, you do you. Protams, tagad ātri jāapskata šis saraksts. Šeit ir tāds kaktusu stūrīts. Es ātri nofilmēšu visus kaktusus, kādi šeit veidi ir. Jums jāiepauzē, jāizlasa katrs. Un video beigās būs mazais testiņš, kur būs jāatbild pareizi uz 10 jautājumiem. Ja vismaz 7 atbildat, būs nokārtots. Ja nebūs, jāskatās video vēlreiz un vēlreiz jāiet testiņš beigās. Felicità, e un bicchiere di vino con un panino, la felicità. E lasciarti un biglietto dentro al cassetto, la felicità. E cantare a 2 voci quanto mi piace la felicità, felicità. Diezgan neglīta lauva, nav 100% precīza, bet trikonceptām lauvām senajām, kāpēc mums viss izskatās tik neglīti, atkal mazie faktiņi at mani. Jo bieži bija tā, ka tie mākslinieki, kas taisīja, zīmēja visas tās gleznas un statujas taisīja, viņi nekad īstenībā nebija bijuši, teiksim, valstīs, kur ir lauvas sauļā dzīvo Āfrikā un izskatās citās vietās, tāpēc viņi vienkārši zīmēja no tā, ko viņiem stāstīja citi, ko arī ceļotāji, kas bija aizbraukuši, viņi apmēram aprakstīja, kā izstās lauva, un viņi mēģināja no stāstiem uztaisīt, kā viņiem liekas, kā viņi izskatās. Šitā bija diezgan ok, tā kā plus mīnus stulbi, bet citas izskatās. Tie vecās statujas, kur ziloņus mēģinājuši atdarināt vai kaut kādas lauvas, tīģeres, žirafes, viņas izstās ļoti smieklīgi bieži. Tā kā, jā. Čatiņi man ir jauna recepte, kas īstenībā atklāju. Es viņu zināju sen, bet es viņu atklāju tā līdz galam Līgo svētkos, bet es par viņu zināju, ka agrāk atcerieties, eksistēja tāds subburgers, Rīgā viena brīdi bija. Viņiem bija čipsu burgers, viņš bija ļoti labs. Un es Jāņos tā sāku testēt, es metu iekšā vrapos, tad šašliks, mēcīte vraps. Un es čipsus sāku likt iekšā, viņš pielieto tādu foršu crunch. Es šeit izdarīju to pašu, es vienkārši panīnī samet iekšā čipsus. Viņš pielieto tādu ekstra interesantu tekstūru, es iesaku jums visiem pamēģināt. Kad paņemiet kādu burgeri vai vrapu vai panīnī vai kaut ko uztaisiet un salieties iekšā parastus čipsus. Daudz labāk uzreiz viss garšo, daudz interesantāk. Tā kā tas ir mans rekomendījums no pavāra Mairabļa. Dibši raula kopā vispār ir labi garšo. Cheers! Un gatto bianco con gli occhi blu, un vecchio vaso sulla
Howdy, let's get fucking rowdy. Es ieradies otrā mūsu bookingā, kurš gaidu Inguru. Tagad mēs jau cik ilgi cenšamies satikties. 7 dienas mēs sapņojam viens par otru. Viņam būtu jābūt pēc kādas stundas. Es tūlīt apgriezīšu jums kameru. Es jau rādīju Telegramā, tā kā, ja gadījumā jūs gribat sekot vienmēr visam līdz, ko mēs darām, obligāti piesakojiet mums Telegramā. Un es tūlīt apgriezīšu kameru, iziešu mazo rumtūru. Nevis rumtūru, es neiešu tur istabās. To vēlāk parādīsim video gan jau. Ok, šeit ir ieeja, ļoti ātri iziešu. Šeit ir kitchen, virtuve, galvenais akcents virtuves ir, protams, ka šis fucking balkons. Vienkārši izēja no virtuves straight up. Hell yeah, lūdzu, brokastis, heroīns, kokaīns, alus, vīns, kaut kas tāds. To mēs visu darām šeit, citur nē, kategoriski nē. Varbūt drusku te vēl. Bet, nu jā, tad mēs ejam šeit, viesistaba, special, vienkārši fucking istaba. Kā visās mājās dīvains, bet kā visās mājās galds. Bet ne visās mājās ir šāds balkons. Un es teiktu, diezgan foršs balkons īstenībā tāds skatu. Un te, es gribu zināt, kas tie par putniem, kas visu laiku nonstopā bļaujas tā arī neesmu sapratis par šīm dienām. Viņi nevar aizvērties nekādu nekur. Kad mēs gaidām Inguru, mēs iesim kaut kur tur, tik tā pastaigāsim, apšķēsimies, padzēsim kaut local vīnus varbūt, un tad jau vakarā mēs filmēsim jaunas segments mums būs. Mēs šeit varbūt filmēsim pie komo, viņš sauksies, season 1, episode 1, final episode. Un tad mēs vēl taisīsim alus beer testu šeit noteikti šajā galdiņā. Tā kā jā. Ok, tas moments ir pienācis, Ingurs brauc, viņš ir 8 minūšu attālumā no manis. Man ir tur augšā otrā stāva balkons. Es eju lejā, man jāiztestē, vai vārti mašīnai strādā. Es jūtu līdzi viņam, izbrauku šīm ieliņām, es braucu ar taksi šajien. Tur ir žoska, tur ir šī plats ceļš, un tad 3 mašīnas mainās, vienlaicīgi ir diezgan žoska. Kur bija tie vārti? Nē, šitie, labā. Un, kad šā man tagad jāpārbauda, vai strādā pat kofka, tad apgriezīšu kameru. Vienkārši viņiem vajadzēs šeit ieparkoties, gribu pārbaudīt, vai vērās vaļā, viss pareizi. Kā pagaidām taisās, man būs jātilta tālu, viņiem būs jābrauc šeit visur iekšā. Bet, jā, izstās, ka labi. Kurš man kalna galā viņi jāsagaida, mums pašam jāatcerās, kur bija stops. Viņš pie vārtiem ar paumiņu, ar gaismu, ok, makes sense. Kamēr gaida Inguru uzkāp vienkārši tas Badžūras augšā pasīties, bija arī diezgan skaists skats īstenībā redzēt gan šo krastiņu. Tur ir Komo pilsēta, te ir faktiski aizmirst, kā mūsu pilsēta sauc. Tur otrā krastā es arī neatceros, bet varbūt montāža iela, kā viņi sauc, bet bija diezgan smuki īstenībā. Viena cool. Ok, es neko neesmu sajaucis, tad rekur brauc Big Dog. Pagaid, vai viņš ir baltajā mašīnā? Viņš nav baltajā mašīnā. That's my girl. Yes, sir! Kāds tik šā būs.